Apsēties ērti, aizver acis un koncentrējies tikai uz savu ieelpu un izelpu. Atļauj sev atslābt. Sajūti, ka tu esi drošībā. Tu ieej savā klusumā. Šis mirklis ir starp tavām domām, starp pienākumiem, starp ikdienas steigu. Bet ar katru ieelpu un izelpu atbrīvojos no tā. Tu esi šeit un tagad. Te un tagad. Ar katru ieelpu, izelpu. Ieelpu mieru, brīvību, klusumu un ļaujot visam, kas nav tavs, izklīst gaismā, lai zemes māte to transformē mīlestībā un gaismā. Un tu sajūti, kā ar tavu katru elpas vilcienu tevī ieplūst gaisma, mīlestība, miers. Un ar katru izelpu viss liekais izgaist. Pievērs uzmanību savai galvas daļai. Sajūti, kā atslābst piere, vaigi, žokļi. Kā no deniņiem sāk plūst silta gaisma, kas izkausē spriedzi, kā pavasara saule izkausē ledu. Tā kļūst viegla, domas kļūst kā mākoņi, kas lēnām peld garām. Zūd domas, ir tikai esība. Gaisma plūst tālāk, arvien tālāk, pār tavam kaklam, pleciem. Sajūti, kā tavi pleci, kuri ilgstoši nesa smagumu, lēnām nolaižas zemāk. Kā tie atgriežas savā vietā, nevis kā balsts citiem, bet kā atbalsts tev. Tu atļauj būt brīvam no spiediena. Tu atļauj sev atlaist kontroli. Un sajūt, kā ar katru elpas vilcienu šī gaisma sāk ieplūst tavās rokās, elpoņos, plaukstās, līdz pat pirkstu galiem. Tavas rokas vairs neturas ne pie kā, tās atlaižas. Jo īstā vara ir nevis tvērienā, bet spēja atlaist. Elpa plūst dziļāk, arvien dziļāk, nonākot līdz krūtī, sirdī, un tu sajūti savu sirdi. Sajūti, vai tā nav nogurusi no cīņas, kontroles, no vēlmēm vienmēr zināt atbildes, zināt, kā ir pareizi un kā ir labāk. Pateicies tai un ļauj tai tagad vienmēr būt. Katrs sirdspuksts ir kā vilnis, atnes klusumu un aiznes bailes. Un tava elpa kļūst arvien dziļāka un dziļāka. Ar katru elpas vilcienu tā plūst gar vēderu, ieplūst kurnos, kājās un tā līdz pat pēdām. Atslābinot visu tavu ķermeni. Zeme tevi tur, klusi, stingri, droši. Tev nav jāturas, tev nav jākontrolē. Tu esi atbalsts. Tu
esi kā koks ar saknēm zemē un vainagu debesīs. Tu elpo ar zemi, tu elpo ar gaismu, tu elpo ar mīlestību, kas tev sen jau piemīt. Ar katru ielpu tu elpo mieru, tu pieņem. Ar katru izelpu tu atlaidi. Tu elpo vieglumu, tu elpo uzticēšanos, tu elpo brīvību. Un paskaties, tu dodies uz to vietu, kur šī kontroles enerģija dzima. Novēro to, ieraugi to, kur šī nepieciešamība dzima. Un paskaties, tu ieraugi un atrodi to atmiņu sajūtu, kur tava vajadzība kontrolēt ir dzimusi. Ieskaties tajā, vēro to. Kas tev pa tēliem, situācijām, notikumiem nāk, kur viņa dzima? Un pajautā sev, kāpēc man toreiz bija jākontrolē un vēl joprojām ir jākontrolē. Kā es toreiz vēlējos just, bet nespēju. Ko šī atmiņas situācija notikums tagad tev vēlas pateikt? Ieskaties sajūti, apzinies šīs sajūtas. Un uzdod sev jautājumu, kāpēc es vēlos kontrolēt? Pēc manām domām, lai visiem apkārt būtu labi? Vai tāpēc, lai es justos droši? Ja es kontrolēju, tad es jūtos droši. Vai varbūt es zinu, kā citiem ir labāk, augstprātība. Vai tādā veidā es izrādu mīlestību. Kas tās pa sajūtām? Bailes, trauksme, vientulība. Īstenībā paskaties, ka šī kontroles enerģija, viņa īstenībā grib saglabāt iepriekšējos paternus, kuros jau dzīvo tu, kuros tu esi pieradusi dzīvot, pieķērusies tiem. Un ja pēkšņi kaut kas mainās, tev zūd pamats, jo tas ir kas jauns, jauna apstākļa, situācijas. Bet tev kontroles enerģija grib saglabāt to, kas jau ir. Ar to, ko viņa ir identificējusies. Kontroles enerģija ir balstīta uz to, kā nodrošināt savu izdzīvošanu. Bet šeit, ja tu apzinies, ka tu esi Dieva apziņā, savienojumā ar savu augstāko es ar garu, ka tu atlaidi kontroli un tu ieraugi šo uzticēšanos Dievam, sev un savai dzīvei. Sajūt, ka tavas kontrolas enerģija sāk plūst lēnām prom no tevis ar katru elpas vilcienu. Kā tu atlaid to caur plaukstām, caur sirdi, caur pēdām, lai tā izkūstu gaismā, lai māte zeme to transformētu mīlestībā un gaismā. Un paskaties, kā eņģeļi, sarkanģeļi, apgaismotie skolotāji, gidi pavadoņi, liktenes pavadoņi, visuma dievišķa enerģija, zemes mātes enerģija tevi ciedina. Un tevī ienāk brīvība. Un tu atbrīvo kontrolas enerģiju, pārstāj kontrolēt.
un pasaki, es uzticos Dievam, sev un dzīvei. Un sajūti, ja tu esi savienojumā ar savu augstāko es ar kāru, ar dievišķo karu, ar Dievu, tad tu esi drošībā. Tev nav jākontrolē un pazūd augstprātība, jo tu neasociējies vairs ar šīm programmām. Un tu šo enerģiju sajūti, kā tu viņu paņem sev atpakaļ no visiem kontrolētājiem, ko tu kontrolē, ģimenes locekļi, situācijas, notikumus, apkārtējos cilvēkus, kā tu visu šo kontrolas enerģiju atgriez sev un atgriez atpakaļ to, kas nepieder tev, bet tiem, kam tas pieder. Atgriez viņu enerģiju viņiem atpakaļ, bet sev paņem savu. Un sajūti, kā tavs trešais centrs piepildās, kā tu paņem savu varu sev atpakaļ un citiem atdod viņa varu atpakaļ. Kā tu atgriez savas robežas, nepārkāp citu cilvēku robežas. Atļauj viņiem būt tādiem, kādiem viņiem ir jābūt. Noņem šo augstprātību, noņem šo nedrošību, šo trauksmi, ka tu zini, kā ir labāk, bet ka tu vairs neasociējies ne ar šo prātu, ne ar šo ķermeni, bet ka tu atdod uzticēšanos Dievam, savam augstākajam es un garam, savai dzīvei un sev. Un šo enerģiju tu virzi sevis realizācijā, plānu īstenošanā, savā būtībā, savā dzīvē, savā autentiskajā enerģijā, kā tu vēlies būt, kā tu vēlies iedarboties ar apkārtējiem, ko tu vēlies radīt. Nevis skatīties, ko citi dara, kā viņi dara, bet kā tu dari, kā tu dzīvo, kā tu ej, kā tu realizējies. Ieraugi to, pamani to, sajūti to. Un ieraugi šo enerģiju, savu enerģiju, kur atgriež pie tevis, tavā spēkā, kur tu viņu vēlies virzīt, kur tu vēlies doties, ko tu vēlies darīt. Pieraksti to, piefiksē to, apzinies to, lai varētu veidot jaunu savu dzīves ceļu, iet pa jaunam, kas kalpo tev un visām dzīvēm būtnēm par labu. Šo enerģiju iegriežot mīlestības dievišķajā gultnē, pieredzēt to, ko tu vēlies pieredzēt. Tu no viena neko negaidi, ļauj viņiem būt tādiem, kādi viņi ir, jo citi ir arī atnākuši piedzīvot savu dzīvi un pieredzi, un ka tu atgriez visu savu enerģiju sev, un cieni citus un cieni viņu robežas, un ļauj viņiem pieredzēt savu dzīvi, jo viņu dvēsele ir atnākusi šeit pieredzēt savu likteni, savu dzīvi, iziet savas pieredzes, bet tu iziet savas pieredzes. Un nevis tērējot šo enerģiju, kontrolējot un skatoties uz citiem, ko kurš dara un kā viņš izdara, tu īstenībā atdod, tu neesi savā dzīvē, tu nepiedzīvo savu realizāciju, savas vēlmes, savas lietas, ieraugi to, pamani to, izjūti to. Un kad viņa visa enerģija pie tevis ir atgriezusies, cietinājusies, visi tavi centri spīd, tu mirdzi, tu spīdi, tu staro, tev ienāk miers, vieglums, uzticēšanās, brīvība. Un kā tu vēlies tālāk doties, kur tu virzīt šo enerģiju, ieraugi, pamani, sajūti. Un paliec šajās sajūtās tik ilgi, cik tev ir nepieciešams. Un ar katru elpas vilcienu savienojies ar šo enerģiju un ieraugi, kur tu viņu virzi, kā tu viņu virzi, kur tu viņu vēlies virzīt. Pateicība augstākajiem spēkiem
par šo pavadījumu, pateicība sev par veltīto laiku. Un ar katru ielpu izelpu sajūti visu savu ķermeni kopumā. Sajūti savu ielpu izelpu. Un kā tu atgriezies šeit un tagad, lai piedzīvotu savu realitāti. Pateicos, pateicos, pateicos.